Sveiki! Šodien mēs atbildēsim uz 15, es atbildēšu uz 15 dīvainākiem jautājumiem, kurus es sarakstīju savā datorā. Tāpēc, ka es viņus nesarakstīju, jo viņi bija angliski un es viņus pārtulkoju uz latviešu valodu un es viņus noteikti atstāšu lejā zem šī video, lai jūs visi varat atbildēt un uzfilmēt savus video par šiem jautājumiem, tāpēc, ka šis saucās dīvainākie 15 jautājumi, kurus reti kurš uzdod viens otram un žēl, tāpēc, ka šie jautājumi ir fantastiski. Un jā, nolikšu datoru sev uz ceļiem un sāksim šo video. Pirmais jautājums ir, vai tev ir iesauka, ko izmanto tikai tevi ģimenes locekļi? Mana ģimene mēdz saukt kā MC, MC, MCT, un man nav nejaušas, kāpēc. Mans vecētiņš mani mēdz saukt kā Emik, un viņš bieži saka Emi, un ja mana māsa paliek ļoti slinka, saka M. Man nav nejaušas, kāpēc, bet lielākoties Emik ir tas, kā mani sauc vecvecāki un vecāki, kad es esmu tīpaši ar radiniekiem, mēs saskrējušies, un tad saka Emik, 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 un man nav nejaušas, kāpēc, man tā sauc ļoti bieži, bet tā mani mēdz savukārt. Bet lielākoties laika man ģimene sauc par saulīti, kaķīti, kā jau visās ģimenēs. Es nezinu, tas laikam ir normāli, bet tā, jeziņ, mani mēdz savukārt par Emiku. Dīvains ieradums mans ieradums ir, es pat nezinu, kā to pasniegt, bet es nekad nevaru atcerēties, kā cilvēku sauc. Es atceros visus pēc sejas, es nekad nevaru atcerēties, kā sauc cilvēkus. Un tas ir ļoti, ļoti stulbi man, tāpēc, ka pieņemsim Instagramā sekoju cilvēkiem no beauty community, no YouTube un tā tālāk. Un es skatos un es zinu tos cilvēkus, bet kad es viņus satieku, es stāstu par citiem cilvēkiem, kaut kā sakrapēts un saku, nu jā, tā meitene ar tiem matiem tā tālāk, vai arī tas puisis ar tādu kraikalu, viņš bieži velk, nezinu. Vai arī es saku, o, tevi sauc Klaus, un cilvēks saka, nē, mani sauc Kārlis. Vai arī man šķiet, ka es zinu točni, ka to meiteni sauc Viviana, pieņemsim, bet īsnībā viņu sauc Luīza. Un tad cilvēki man ienīst. Jā, šis ir fun. Kāda ir tev lielākā fobija? Es ienīstu zirnekļus. Es viņus ienīstu tik ļoti, ka vienreiz, kad es biju mājās pie saviem vecākiem, kur es uzaugu, tur bija zirneklis uz sienas, tā kā piesmu, ka šī gulta tur. Es gulēju gultā un šeit līda man gar seju zirneklis. Ko es izdarīju? Es izkāpu ārā no gultas, lepni paņēmu uz spilvenu, neko nepasakot, pacēlu galvu augšā un aizgāju no savas istabas gulēt uz citu istabu. Es gulēju uz dīvānu 2 dienas, jo es piespiedu visiem iet iekšā manā istabā un meklēt to zirnekli. Tas bija ļoti, ļoti sen, bet es negribēju atgriezties, kamēr man visi nepateiktu ģimenē, ka zirnekļu tu nav. Es ienīdu tik ļoti zirnekļus, un es joprojām viņus ienīstu, un uz sirds dziļumiem es ienīstu zirnekļus tik ļoti. Forši jautājums. Kura dziesma ir, ko tu dievini klausīties, kad esi vienatnē? Kāds tas ieradums, kad tu sāc nervozēt? Es sāku nenormāli daudz runāt. Es runāju, līdz tādam līmenim, kad cilvēki no manis izvairās. Nopietni. Man ir tā, ka es jums esmu stāstījis, es biju ļoti noraidīta visās skolās, kuras es mācījos, un visi uzskatīja, ka es esmu frīks. Nopietni. Visiem viens, ai, kā tā meitene ir tik neglīta un dumja, tā kā nopietni. Es nemeloju. Un bija tā, ka vienmēr, kad man bija neveikla situācija, kas ir kopumā visa mana dzīve, cilvēki nāca man klāt kaut ko runāt, vai arī man vajadzēja iet klases priekšā, es vienkārši muldēju, un es sāku vēl nervozi ķiķināt, tikai
tas bija katastrofāli, un es joprojām to daru, ja satieku kādu cilvēku, kurš man patīk, vai cilvēku, kuri krūt, vai vienkārši es esmu kādā situācijā, kurā es nevēlos būt, es sāku nenormāli daudz muldēt, un visbiežāk tas ir tik ļoti ne pa tēmu. Es runāju par pilnīgi visu, un es kļūstu haotisku un pretīgi, un not a cute look. Kurā pusē tu guli? Es guļu šajā pusē, kas ir... Man ir vēl problēma, ka es nekad nezinu, kurš ir virziens. Es nezinu, kāpēc. Man vienmēr vajag paskatīties uz savām rokām un pateikt, ar šo es rakstu, tāda šī ir pa labi, jo es esmu labroca, un šis ir pa kreisi. Un tad es saku pa labi. Es guļu vienmēr labajā pusē. Kāds ir tavs galvenais kosmētikas lietošanas noteikums? Darīt to, ko tu gribi ar kosmētiku. Nopietni, kosmētika nekad nav robežu. Un es vienmēr sev saku, dari tikai to, kas tev ir komfortabli. Nevajag darīt to, kas ir krūta, nevajag darīt to, kas nav krūta, nevajag darīt vispār neko, ja tev tas nepatīk. Ja tev tas patīk, dari kaut vai visu seju melnu nokrāsu, ja tev to patīk. Bet nedari neko tādu, ko tu negribi darīt. Un tas ir vispār kopumā par visu dzīvi. Nekad nedarīt to, kas tev neliek justies labi. Kurā virzienā tu stāvi, kad esi dušā? Es stāvu, kad es mazgāju seju dušā, es stāvu pret ūdeni, kad es mazgāju matus, es stāvu pret ūdeni, un jau nejausmas, es mainu lokācijas. Es esmu kā saules puķi, kas griežās apkārt, es nezinu. Vai tev ir kāda ķermeņa prasme? Un es pieļauju, ka tas ir saistīts, pieņemsim, ar visādiem tā kā, vai tu vari īkšķi izbīdīt uz aizmuguri superīgi, vai arī tev kaut kas cits. Pieņemsim, es vienīgais, kas prot, ir taisīt tūtiņu, bet man šķiet, ka tas nav nekas īpašs, tāpēc, ka visi prot taisīt tūtiņas. Tāpēc es neesmu īpaši, man nav nekāda talantu. Es esmu tik netalantīgs cilvēks. Es esmu... Kāds ir tavs mīļākais komforta ēdiens, bet tas ir superīgi neveselīgs? Jūs zināt, Laima ir izlaidusi pavisam nesen, šeit kaut kur gadu tādas kā bumbiņas, tāds mazas bumbiņas šokolādes. Vienas ir ar popkornu garšu, viens ir sāļās, viens ir saldās, un es dievinu tās sāļās bumbiņas. Viņas maksā €59, ko es nekad nesapratīšu, kāpēc maza paciņa maksā tik daudz, bet tās sāļās bumbiņas ar šokolādi ir dievīgas. Un es neesmu mēģinājusi jau kādu laiku viņas, tas ir ļoti dīvaini, tāpēc, ka man ir nenormāls stresa līmenis, un man vajag manu komforta ēdienu, bet noteikti par šī video es aiziešu uz Rimi. Noteikti. Kāda ir frāze vai izteiciens, ko tu lieto visbiežāk? Un es visbiežāk lietoju, ko es lietoju vienmēr, kad es gribu, es nezinu. Es saku visu čiki-puki, to es saku ļoti bieži. Es saku cool, ļoti bieži cool mate, arī, es pat nezinu, man nav tāda, laikam. Gan jau, ka es uzrakstītu šeit kaudzi, vai arī, man visatkarīgs no situācijas, visbiežāk es saku cool mate, tā kā cool M8, tā es rakstu. Es cenšos būt kruta un sekot trendiem, tāpēc gan jau es sākšu mācīties. Tā, kāda lieta tev visvairāk kaitina cilvēkos? Man kaitina, kad cilvēki melo, es to ciest nevaru, bet vēl vairāk es nevaru ciest, kad cilvēki neklausās manī, vispār neklausās, kad cilvēki ir iedomīgi. Es ciest nevaru iedomību. Jūs pat nevarat iedomāties, kā es nevaru ciest cilvēkus, kuri jūtas augstāk par visiem pārējiem, un es ciest to nevaru. Un vienmēr, kad es skatos uz cilvēkiem, kas ir populāri sociālajos tīklos un vispār pa pasauli. Bet lielākoties latviešu skatos, tāpēc, ka pasauli nav tik svarīgi, tas nav aktuāli, tas pasauli ir pilnīgi cita lieta. Bet es skatos un es vienmēr domāju, ka viss būtu forši, ja visi apkārt nebūtu tik iedomīgi. Es norostoju cilvēkus. Es esmu tik... Šo visus pozitīvas nots, kad viss mans kanāls beidzās vienmēr pozitīvas nots, izņemot visu man kanālu. Neklausieties manī. Kāda ir tā mīļākā lieta cilvēkos? Un mana mīļākā lieta cilvēkos ir, kad viņi smējās. Es dievinu, kad cilvēki smējās, un vēl vairāk es dievinu, kad cilvēki smējās par maniem jokiem, tāpēc, ka es esmu ļoti smieklīga un ļoti aburoša persona. Ko? Šie bija 15 jautājumi.
šie 15 dīvainie jautājumi, uz kuriem es atbildēju. Es šos jautājumus iekļaušu lejā aprakstā, ja es gribu tas filmēt video. Noteikti uzfilmējiet, ja jūs esat YouTubers. Es gribu redzēt. Es izaicināšu cilvēkus uz šo video īstenībā, uz šiem jautājumiem atbildēt. Es izaicinu Bush Baby, es izaicinu Evelīnu. Ja tu, Evelīna, skaties, es gribētu uzfilmēt šo video, arī Bush Baby, filmējiet. Es izaicinu Kristīnu TV, Kristīnu šo video. Un mēs varam sākt trendu, kuru visticamāk es nesākšu, tāpēc, ka neviens īsti nesāks šādu trendu, bet Julia Flower, Julia, es tevi izaicinu. Es izaicinu Funface TV. Izsaka sakot, es vairs nevienu nepievienoju šim, bet tie, kas ir nosaukti, dariet savas lietas. Es ticu, ka jums sanāks. Gaidīšu video. Neaizmirstiet piesakot manam kanālam, nolaikot šo video, ja jums patika, un jā, tiksimies nākamajā video.